Vecāki iedvesmo kopā ar Cilmes šūnu banka. Šodien esam ciemos atbraukuši pie Mareka Budova un viņa ģimenes, pie Madaras un dēliņa Miķeļa, un uzklausīsim Mareka stāstu. 2015. gadā notika nelaimes gadījums. Neveiksmīgs lēciens ūdenī ar galvu uz leju, salauzta spranda. Rezultātā 3 klīniskās nāves un jau 10 gadu tētis Mareks dzīvo ratiņkrēslā. Kājas ir nekustīgas, plaukstas kustas daļēji, mugura nestabila. Tā kā gandrīz neko dēļ tās klīniskās nāves, es neatceros neko no tās dienas. Un es atceros, kad es pamodos slimnīcā, ka man bija piesiets rokas pie gultas, tas, lai no šoka stāvokļa tā kā nesāktu raustīt savu vadus ārā no kakla trubas ārā un no ķermeņiem, tā kā vadas, kas pieslēgts pie sistēmām ir. Es nevarēju ne pats paēst, ne pats zobus iztīrīt, ne pats saģērbties, ne pats pārvietoties, es neko nevarēju. Man bija visu laiku 100% tā kā asistents klāt, kas man palīdz visu darīt. Un 2 gadus pēc šī nelaimes gadījuma, nelaimes incidenta, tavā dzīvē ienāca Madara. Madara, jā, es iepazinos ar... Kā jūs iepazināties vispār? Var sieva var pastāstīt. Jā, Madara. Mēs iepazināmies. Mēs iepazināmies Mareka brāļa dzimšanas dienas pasākumā. Teiksim tā, vienkārši iepazināmies un tad sākām komunicēt un tās attiecības īstenībā izveidojas ar tādu sociālo tīklu, komunikāciju un pirmo randiņu un tā. Šobrīd es jūtos ļoti komforts savā dzīvē, un man visu kā ir gana, un es ar visu ļoti labi tiek galā, un Mareks arī ir man ļoti liels atbalsts, mēs viens otru ļoti papildinam. Tomēr jau savi cik gadi jau pagājuši, kopš mēs esam kopā. 7, 8. Mums jau... Tas ir ilgs laiks, un šobrīd vispār tā dzīve ir pielāgojusies, vai mēs esam pielāgojušies dzīvei. 6 gadi kā precējušies jau būs. 2022. gada vasarā Marekam un Madarai pieteicās dēliņš Miķelis. Un ienāca vēl 3. Un tad ienāca 3, bet mēs īstenībā ļoti labi tikām galā. Man liekas, ka grūtāk bija ar tām iekšējām, drīzāk bailēm no maza bērniņa un tiem procesiem, kam iet katrs vecāks cauri. It īpaši ar pirmo bērnu. Jā, tieši tā. Bet kopumā Miķels ļoti labi pielāgojas arī ģimenes apstākļiem, viņš ļoti labi ar tēti. Arī man liels palīgs ir, jā. Super. Atais durvis patur vaļā un vēl ir tādas lietas. Pēc Miķeļa piedzimšanas ģimene saglabāja dēla nabas saites bioloģisko materiālu. Mēs saglabājam to, kas ir palicis pēc bērniņa piedzimšanas. Tās ir asins, kas ir palikušas nabas saitē un placentā, tā ir nabas saite. Un šis materiāls aiziet medicīniskajos atkritumos. Un mūsu izvēle ir saglabāt vai izmest. Tik vienkārši. Tas viss likās pašsaprotam, ka tām cilmešūnām ir jābūt un ka tā būs fantastiska iespēja Marekam, jo mūsu attiecību laikā mēs vienmēr esam meklējuši veidus, kā Marekam veikt rehabilitāciju, gan Latvijā. Jā. Un, protams, arī tas ir tāds ļoti labs spilvens bērnam. 10 gadu laikā Mareks izgāja vairākus rehabilitācijas kursus, cītīgi strādāja pie sava veselības stāvokļa uzlabošanas, un pagājušajā gada janvārī Marekam tika veikta pirmā nabas saites Cilmes šūnu terapija. Ko es varu 100% pateikt, ka man palīdzēja. Viss kopums man palīdzēja, protams, rehabilitācijas viss, bet ko es konkrēti varu pastāstīt, man bija ilgstoši vairāk kā gadu hroniskas sāpes plecā. Jo manas rokas ir manas kājas, es daru visu ar rokām. Visu daru ar rokām, un bija hroniskas sāpes plecā ilgstoši, un es Latvijā neko nevarēju dzērt zāles, es gāju uz terapijām, un man tā sāpes nepārgāja. Man tur bija busīts, cīflas iekaisums un vēl viss tādas problēmas. Un nevarēja dabūt tās sāpes nekādā veidā nost. Un pēc Cilmes šūnu procedūras man 2 nedēļu laikā pilnībā pārgāja sāpes. Ļoti labi rezultāti deva. Mēs kļuva daudz spēcīgāks, pašam arī uzlabojās pašsajūta. Mentāli krietni spēcīgāks, tā kā jūtos arī. Sturība un vai ne? Ka visu kaut ko var vairāk izdarīt arī mentāli. Tas uzlabo, protams, sajūtu. Bet kādi jums ir nākotnes plāni? Kāda ir tālākā ārstēšanas procedūra?
pasaki, ko tu man teici arī aizkadrā par mērķi. Kāds tev ir mērķis tāds lielais? Mans mērķis ir, ko es gribētu sasniegt dzīvē, piecelties kājās. Nestaigāt, neko piecelties kājās, ja es varētu to sasniegt. Tas būtu mans augstākais sasniegums, ko es būšu izdarījis. Un es arī ļoti tagad strādāju pie tā, lai es arī varētu to tā kā tiešām sasniegt. Mēs no visas sirds novēlam Marekam sasniegt savu mērķi, un viņam tas noteikti izdosies, jo viņš ir īsts cīnītājs. Mēs nezinām nākotni, un paldies Dievam, ka mēs nezinām, kas mūs sagaida, kādas saslimšanas. Mēs nezinām, kāda būs situācija, pacienta saslimšana un iespējas izmantot materiālu. Jaundzimušā cilmšana saglabāšana, viņu nevajadzētu uztvert kā tādu biznesa projektu. Viņu vajadzētu tomēr uztvert vairāk kā tādu apdrošināšanas spilventiņu nākotnē.